7 diez vai izturēt? Ko nozīmē izturēt? Kādas būtu sekas tai zemestrīcei? Pilnīgi jau neapgāstos. 9 balvas droši vien, ka neizturētu, parādītos defekti. Nu labi, kas no tā? Kas no tā? 10 000 cilvēku dzīvo HES apakšā un par to īpaši neuztraucās, vai ne? Restīvi, jūsu versija, ka mums vajadzētu pilnīgi daudz savādāk, daudz racionālāk spriest par Visaginas projektu šai konkrētajā kontekstā. Jā, šis izgaismoja cilvēku ticību vai neticību oficiālo iestāžu sniegtajai informācijai. Un Japāna ir šai ziņā augsti organizēta sabiedrība, kur iedzīvotāju ticība ir samērā liela, nestoties uz dažiem incidentiem informācijas sniegšanā atomstacijās, kas viņiem bijuši agrāk. Ja? Mūsu zemē ticība ir daudzkārt mazāka. Ja mēs atceramies incidentu, kas notika vētras laikā Ventspilī pirms dažiem gadiem, kur pārtrūka elektrības padeve pilsētai un bija amoniaka tvertne. Bija jābūt 2 ģeneratoriem, no kuriem viens nebija, otrs nestrādāja. Un saskaņā ar baumām jau daži no vadības teikuši naktī sāk atstāt pilsētu. Nav ticības. Labi, restīvi, ejam klāt pie Visaginas tehnoloģiskiem, tehniskiem, informatīviem, ekonomiskiem, ekoloģiskiem un tam līdzīgiem jautājumiem, bet daram to noskatoties, šobrīd ir 5 gadi. Šajos mēnešos aprit 5 gadi, kopš premjeri 3 Baltijas valsts toreizējo parakstīja dokumentu, pēc tam 3 Baltijas energo kompānijas parakstīja savus dokumentus, lai sāktu izpēti, plānošanu, kam sekoja pieminētie vidas novērtējumi un visādi veidi citu dokumentu. Pirms 5 gadiem, maz kuru tas interesēja toreiz, relatīvi, bet mēs debatējām toreiz par atomenerģijas nākotnī Latvijā, skatoties uz to, ko premjers teica pēc noslēgtās Baltijas valsts vienošanās, un skatoties, ko teica ekonomikas ministrijas ierēdnis, ko teica Latvijas energo vadība un ko teica, te skaitā klātesošais viens kodolfizikas eksperts un viens cits vidas eksperts. Video. Mūsu iecer šobrīd ir attīstīt jaunas ražošanas iespējas, lai Lietuvā izveidotu neatkarīgu, augstas liederības pakāpes atomspēkstaciju un garantēt drošu un neatkarīgu elektropiegādi nākamajiem 50 vai pat vairāk gadiem. Šis ir vēsturisks lēmums, un es ceru, ka pēc šī pirmā soļa mēs virzīsimies uz priekšu un 10 gados sasniegsim rezultātu. Un tas mūsu valstis padarīs neatkarīgākas, ekonomiski spēcīgākas un konkurētspējīgākas. Nevajadzētu pārprast situāciju un teikt, ka premjera parakstītais komunikē nozīmē 100% jā šim projektam. To nedrīkst apgalvot. Tāpēc arī mēs šī brīdī strādājam. Šī brīdī mēs esam tikai sākuma stādijā. Mēs esam sadalījuši savus pienākumus, neesam vēl iesaistījuši zinātniekus, akadēmisko sektoru, kurš būs droši vien tuvākajā laikā, bet šobrīd vēl to nevarējām izdarīt, tāpēc, ka ir vispirms jāsadala pienākumu, jāsaprot, kā to darīs, un tad ir jāiet uz priekšu. Jebkuros apstākļos šāda projekta attīstības termiņš te ir vismaz 10 gadi. Tad faktiski, kā mēs zinām, šie pirmie gadi paies tikai šādai vispārējai priekšizpētei, kur dos atbildes uz tiem jautājumiem, ko jūs tikko uzdevāt. Tātad, kādi varētu būt jau precīzi īpatnējie kapitāla ieguldījumi, pa kādas jaudas reaktoriem mēs vislabāk varētu runāt, kādas varētu būt sagaidāmās cenas. Laudskungs, kas ir jūsu versija? Mēs sākām ar ekonomisko daļu, pretī stāv vien citi parametri. Vai jūs redzat, ka tā lieta, kas ir drošības relativitātes apjoms? Drošība. Tas ir varbūtība, ar kādu notiks tāds vai citāds incidents. Jo būs pilnīgāka konstrukcija, jo būs mazāk varbūtība, ka incidents notiks. Mēs domātu, ka jautājums būtu, kādā veidā Latvija kontrolētu savu teritoriju, savu drošību šīs stacijas laikā un pēc tam kodola atkritumu glabāšanas laikā. Jā, jo tas ir ilglaicīgs process. Nedrīkstam dzīvot tik nekaunīgi uz nākošo pauģu rēķinu. Mums ir jāiemācās dzīvot ar to, kas mums ir. Mums varbūt tās arī mazliet viena otra patērētāja sabiedrības dogma arī ir jāatsakās no viņas, jāpārdomā. Varbūt mums nevajag tik daudz, varbūt mēs varam tiešām izmantot, leduskapis, kas ir A-klases, nevis 15 gadus vecs un uztaisīt 2 tik lielu rēķinu. Es domāju, ka tā ir pilnīgi normāla un apsverama alternatīva.
Šajā diskusijā toreiz vairāk kārt tika pieminēt 10 gadi kā atskaites punkts, kuros varētu kaut ko sazīmēt. Tieši 5 ir pagājuši, kas ir pilnīgi objektīvs starpfinišs, lai saprastu, kur mēs ejam un vai mēs neesam aizgājuši greizi. Žigurkungam droši vien vajadzētu nodefinēt, ko tad Latvenergo ir izpētījis, ja mums publiskā telpā īsti pietrūkst šādu uzstādījumu. Un tad droši vien mēs varam skatīties, kas ir vidus novērtējumos un visur citur redzēts. Tas pats galvenais, ko mēs esam izpētījuši. Mēs esam izpētījuši, ka Baltijā trūkst elektroģenerējošās jaudas. Elektroģenerējošās jaudas trūkst arī Latvijā. Un tas, ko mēs saprotam šobrīd, viss totālākais elektrības ģenerējošo jaudu deficīts ir pašā Lietuvā. Mēs arī toreiz zinājām, ka Ignalina lapēciet. Un Lietuva šobrīd 5 gados nav pakustējusies uz priekšu ne par soli. Latvija šī brīdī ir rekonstruējusi savus tecus Rīgā. Kā rezultātā mums ir augsta efektīva koģenerācija un salīdzinoši lēta elektrības ražotne, elektrību, kuru mēs varam eksportēt uz Lietuvu. Un Lietuva šajā brīdī ir projekta, varētu teikt, galvenais apsaimniekotājs vai tā valsts, kuras teritorijā mēs visi ceram attīstīt projektu. Kas tomēr ir noskaidros? Kādas jaudas, par kādām eventuālām cenām, ar kādām tehnoloģijām, ar kādiem drošumiem? Pats galvenais šajā situācijā bija noskaidrot to, vai elektrība ar atomstacijās saražotā elektrība būs konkurētspējīga tirgū. Atšķirībā no 2006. gada Baltijas valstis, visas 3 šobrīd jau strādā elektroenerģijas tirgu, pērk elektroenerģiju tirgus apstākļos, pērk elektroenerģiju biržā. Un biržā elektroenerģijas portfels veidojās tādējādi, ka vislētākā ir hidrostacija saražotā elektroenerģija, un nākošā vietā, ja tāda būtu, tā būtu atomstacija saražotā. Nākošā pēc hidro. Tieši tā. Tas ir izrēķināts. Tas ir perfekti izrēķināts, un šobrīd ir skaidrs tas, ja Lietuvā strādātu atomstacija, tad visā Baltijā, tā skaitā arī Latvijā, elektroenerģijas tarifs būtu zemāks. Tātad atomstacijai ir zemāks vēl par esošo, nevis to, kas stāsies pēc nedēļas spēkā. Zemāks par to, kas stāsies pēc nedēļas. Pa pašreizējo ne? Droši vien, ka nē. Un tātad secinājums no šīs priekšizpētes ir tāds, ka visu 3 Baltijas valstu nacionālās energokompānijas ir sapratušas un parakstījušas vairāk kārt saprašanās memorandus, ka mēs esam gatavi piedalīties šādā projektā uz komerciāliem principiem. Restīvi, mums ir rentabli tas pasākums. Ir rentabls tas pasākums. Tas, ko es gribētu piebilst, te dažreiz jauc un arī zaļās partijas cilvēki dažreiz saka, ka valsts ieguldīs tur budžeta līdzekļus. Nekad iepriekšējo gadu laikā tāda versija nav pastāvējusi. Vai ir skaidra versija, kas tas būs? Versija, kad šis ir komerciāls projekts, kur saražotā elektroenerģija ir spējīga konkurēt tirgu. Un Latvenergo ieguldīs miljardiņu, kuru viņam nav. Latvenergo varētu būt viens no dalībniekiem šajā projektā. Protams, kad situācija no 2006. gada finanses tirgu ir mainījusies. Un tie apstākļi, kas ir mainījušies salīdzinot ar 2006. gadu, tad pirmkārt tas ir finanses tirgus apstākļi un iespēja aizņemties tirgu arī priekš Latvenergo. Un otra lieta ir šis drošības aspekts, kurš varētu izsaukt projektu sadārdzināšanos. Bet, restīvi, esošajā izpētē ir definēts, ka viņš ir visos aspektos, jūsuprāt, Eiropas līmenī, jaunākās paudzēs, drošs un neapstrīdams. Jā. Un to ir konstatējis, kas ir eksperts. Es tagad precīzi no galvas nenosaukšu. Bet, restīvi, es saprotu, tur bija ārvalstu kompānijas piesaistīts. Rāvjamaļā. Nē, principā skaidrs ir arī viens, kad ir absolūts informatīvs vakums par šo jautājumu. Jo jau tajā laikā, kad 3 premjerministri savulaik, tostarp Kalvītis, parakstīja šo vienošanos, tā netika pat diskutēta ministra kabinetā. Tie ir māņi, ka vējoņi paraksti tur apakšā, ka ministra kabineta sēdē pieņems lēmums. Tā tas nebija. Aizbrauc vienkārši Kalvītis uz 3 premjeru sanāksmi un parakstīja papīru vienošanās. Tā saucamā. Otrs skaidrs nav tiešām ne pa jaudām, ne pa tehnoloģijām. Skaidrs nav arī tas, vai vispār šī spēkstacija tiks uzbūvēta. Un tas man ļoti priecē, ja Žigurda kungs tagad saka, ka Latvija pa šo laiku ir pabīdījusies krietnus soļus uz priekšu. Jo mana lielākā baile ir tā, ka gaidot šo te Visaginas projekta realizāciju, Latvija paredzēs, tātad šīs 400 vai 500 vai 600 megavatu tātad jaudas, ka viņas būs pieejamas, ka viņas ir tā kā ierakstītas, ka mums viņas būs, un gala beigās, kā pat arī tagad korejieši atteicās, šie
strateģiski investori atteiksies, varbūt nākošie, vēl kāda atteiksies, un šī spēkstacija varbūt reāli tiks uzbūvēta varbūt 25. gadā. Un mēs sēdēsim un gaidīsim kaut ko. Ja? Un tad tērēsim to gāzi un tērēsim Krievijā pirktu enerģiju un paši nerīkosimies. Tā baila ir tā, ka pašā Lietuvā jau arī nav viennozīmīgs šis viedoklis. Arī es pats es runāju ar parlamentāriešiem Lietuvā. Viņi nav tik mierīgi parlamentā, kā varbūt mēs šeit runājam. Vieni ir vieni, otri. Tur paņiprot. Tur patiešām tā, ka gandrīz līdz asins izliešanai brīžam aiziet. Ne pašā sēžu Bet jūs saprāt, 5 gados mēs neesam ar vai bez asinīm tikuši tik tālu, cik vajadzēja? Bet nav jau nekur tikts. Nav nekur tikts, kolēģi. Tas, kas ir izdarīts, ir pirmkārt ir taisnība Līdeks kungam, ka šis konkrētais projekts nav attīstīts, teiksim, augstas atklātības apstākļos. Tam ir objektīvs nosacījums, kāpēc tas tā ir darīts. Tas ir starpvalstu sadarbības projekts. Un, faktiski visas valsts tā vienojās, ka šis jautājums būs ierobežots. Tas nebija tas, ko Autis kungs saka, ka vienkārši nevar tā funkcionēt, nevar tā darboties. Es piekrītu, ka atsevišķs jautājums, sevišķi par izvēlētām tehnoloģijām, tad, kad